Labdien, mīļie skatītāji! Pirms kāda laika esmu ierakstījusi 2 videoklipus ar filosofisku tematiku par nodevību un par skaudību. Pašlaik nolēmu paturpināt šo pašu ideju, parunāt par naidu, kas parasti ir skaudības turpinājums. Kas to dara? Kas mums skauž, kas mūs ienīst? Parasti tie ir cilvēki, kas atrodas mums blakus. Tie var būt ģimenes locekļi, pilnīgi jebkuri, tuvākie un tālākie. Tie var būt darba kolēģi, sadarbības partneri, kaimiņi. Tāpat kā nodevēji var būt cilvēki, kuri dzīvo jums blakus vai kuri kaut kādā veidā jūs labi pazīst. Ar savu naidu viņa nodara kaitējumu jums, tā ir kā klusa inde, un arī paši sev, par to gan viņa neiedomājas. Šiem cilvēkiem nepietiek laika rūpēties par sevi, bet viņi domā par jums, kā jūs tur darat, kāpēc jūs tur darat, kāpēc jums tik labi tur sanāk un man nekas nesanāk. Jūs pateiksiet, jūs neko sliktu nedarat, kāpēc lai mani tur skaust vai ienīst. Iemesli var būt pavisam dažādi, piemēram, jūs izskatāties labāk, jums ir labāka ģimene, jums ir bērni, kaimiņam nav, jums atrodat labāku darbu, bet kaimiņš nevar atrast, un tā tālāk. Jaunie cilvēki ienīst atklāti, viņi lamājas, pārtrauc komunikāciju, izsaka savas domas, sit ar dūrēm, apsaukājas, kļūstot vecākiem, naids kļūst slepens un pārdomāts. Kā tas var izskatīties? Piemēram, jūs dzirdat, es visu daru tev par labu. Es tev vienmēr palīdzu. Cilvēks, kas tevi patiesi mīl, priecājas par taviem sasniegumiem. Tas, kas skauž un ienīst, vienmēr centīsies tevi pazemot, neievērojot, piemēram. Tu esi malacis, tev viss sanāca, bet, un paliek vārds bet. Ja jūs paciešat, nivelējat naidnieka uzbrukumus, tas var kļūt par lēnu pašiznīcināšanos un novest līdz slimībām. Ja jūtat, ka kādam blakus atrodoties, it kā spēks mazinās, negribas neko darīt, samazinās garastāvoklis, tā visticamāk nav sakritība. Mūsu dvēsele jūt vairāk nekā mūsu saprāts. Un šīm zīmēm ir jāpievērš uzmanība. Vispār dzīvē ir jāpievērš uzmanība sīkumiem. Naidnieks vienmēr atradīs veidu, kā jūs pazemot. Piemēram, jūs pastāstīsiet par saviem plāniem, naidnieks teiks, mūsdienās tas nav aktuāli, tas nav moderni. Jūs priecāsieties par kaut kādiem sasniegumiem vai notikumiem. Viņš atradīs veidu, kā to pazemināt. Jūs pastāstīt par kaut kādu bēdu notikumu. Viņš pateiks, pats esi vainīgs. Tie nav tikai vārdi, tas ir veids, kā pazemināt jūsu pašvērtējumu. Patiesi labi cilvēki bieži netic, ka ļaunums atrodas blakus, un tāpēc viņi bieži vien kļūst par upuriem. Naids var slēpties aiz izklaidības maskas. Oi, es tā negribēju. Kak šausmas, man tā sanāca nesmuki, es tā negribēju. Jūs dzirdēsiet kaut ko tādu. Dzīvu dvēseli vienmēr var ievainot. Ienaidnieki, naidnieki var izlikties par draugiem, bet rīkoties ar starpnieku palīdzību, lai grautu jūsu pašvērtību. Lai sētu, piemēram, jūsos neusticēšanos. Piemēram, teiks, tu padomāji, ka viņš tiešām uzvedas dīvaini, vai vienaldzība. Vienalga, kas notiek, bēdas, laime, nelaime, bet otrā galā klusums. Nekas neko nesaka, neatbild. Tā skaitās ļoti liela agresija, tas skaitās ļoti izteikts naids. Tā ir praktiski augstākā naida izpausme. Nevajag pazemoties, nevajag taisnoties. Šie cilvēki nav spējīgi to saprast.
Naidu nevar uzveikt ar naidu. Vienkārši jāpārstāj reaģēt uz to. Jums pašiem jāizlemj, ko laist pie sevis tuvumā, ko nē. Saka, ja gribi saglabāt mājās siltumu, aizver logus un durvis. Šo cilvēku, kas atļaušos izteikties, slimo ar naidu, nevar pārliecināt. Nevar teikt, piemēram, atgriezīsimies bērnībā, atcerēsimies, kā mums bija labi. Viņi nevar būt draugi. Naids ir kā inde. Jūsu sapratne siltums nelīdzēs. Vienkārši jābūt uzmanīgam. Ja cilvēks atplauks tad, kad jums ir nelaime, diez vai tā ir nejaušība. Mīlestību var atgūt, uzticību var izveidot pa jaunu. Īstu prieku uz citu nelaimes fona nav iespējams nopirkt un dabūt atpakaļ. Šis naids, kas tiek raidīts no kāda, darbojas lēni iznīcinoši, līdz jūs zaudējat ticību sev un sākat sabrukt un slimot. Un atceraties, ka naidnieku vislabāk atpazīt nevis tad, kad jums slikti, bet tieši tad, kad jums ir labi. Un par viņu esamību runās viņu acis un žesti.